izveidotajām darba grupām, kas ir gan Krievijas pusē, gan Latvijas pusē, turpinot sadarbību, lai pa etapiem varētu izvērtēt, ko tas maksā, kas ir jādara un kādā veidā mēs varam nonākt pie tā, lai mums būtu palielināts darba apjoms un būtu labi pasažieru satiksme. Tajā pašā laikā ir jau šobrīd no Latvijas puses uzsākt būvdarbi dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā, arī Krievijas puses to pašu dara, un līdz ar to mēs varētu risināt šo Rīga-Maskava koridoru attīstību, tā skaitā Rīga-Maskava ātrvilcienu vai ātrvilciena turpmāku attīstību abu valstu darba grupām, strādājot jau nākotnē kopīgi, tad arī dot visus atzinumus un visus redzējumus par to, ko tas nozīmē un kādā veidā mēs varam tālāk attīstīties. Protams, tikšanās parādīja to, ka abām pusēm ir prioritāti, ir ekonomiskas intereses, ka sadarbībai šobrīd mums ir liela perspektīva. Pateicos Ļevīķina kungam par šodienas diskusiju. Jautājumi, kas mums ir izcināmi, ir apzināti. Turpināsim to transporta darba grupā tālāk arī risināt.